Kā dabūt zaļo masu, kas atvesta ir ar piekabi un izgāsta blakus skābrības kaudzei topošajai, zāles zaļā masa, kukurūzas zaļā masa. Kā to masu dabūt augšā uz kaudzes un var vēl pie tam vienmērīgi izdalīt pa visu kaudzi? Tam nāk palīgā šādas dakšas. Šmīgi push-off, tā saucamās dakšas, kuras ir no 3 metru darba platuma līdz pat 4 metriem darba platuma. Šis konkrētais modelis ir 3,60 metri platumā. Tātad iespējami modeļi ir 3 metri, 3,30, 3,60 un 4 metri platums. Svars 3-metrīgajam ir tonna 200, 4-metrīgajam ir ļoti tuvu 1,5 tonnai. Un, protams, šie te zāri arvien vairāk, 3-metrīgajam ir 12 zāri, bet 4-metrīgajam ir 16 zāri. Darbībai ir nepieciešams viens hidropāris, kurš darbina šo sienu. Un, protams, sakabe ir pārskrojumi, kas jums ir, vai tas ir teleskopiskais iekrāvējs vai traktors, tad sakabe tiek iespējami pārskrojēt un pat dažādi varianti. Vajadzīgs ir jaudīgs traktors, protams. Mazākajā gadījumā varbūt pietiksies ar 200 zirgiem, bet labāk ir vairāk. Bet, kad nāk 3,30, 3,60, prasīsies jau 300 zirgu traktors. Tātad, kā tā darbība notiekās? Šī sarkanā siena tiek hidraulisku palīdzību piebīdīta tuvāk traktoram, un tā kā normālas dakšas tiek visa masa paņemta un stumta augšā uz kaudzes. Bet, kad jau mums vajadzīgs jau dakšas iztukšot, jau izlīdzināt, tad nevis ar kaut kādu kratīšanu vai kaut kādu leņķi, bet vienkārši ar šo sarkano sienu lēnām tiek masa bīdīta uz priekšu, un tādā veidā masa vienmērīgi krīt lejā, un mēs tik dodamies uz priekšu, masa krīt lejā, un kamēr šī sarkanā siena nonāk pavisam līdz galam, un dakšas ir tukšas. Tik ļoti vienkārši un tik ļoti elementāri. Gan traktoriem, protams, priekš uzkrēja vēlams labāk, jo kurš tu brauks uz aizmuguri ar šādām lielām dakšām. Tāpat arī uz teleskopiskajiem iekrāvējiem šīs dakšas var izmantot, un tad tik jāizvēlas pareizais darba platums. Un operatoram jābūt prātīgam, protams, jāpiešaujas nedaudz pie vienmērīga šīs te plūsmas hidrauliskas, bet ja var ieregulēt plūsmu, tad pavisam lēni, lai šīs bīdās ārā šī sarkanā siena un sargulē to kopā ar bīdīšanos ātrumu, transportēšanas ātrumu augšā uz kaudzes. Šī masa vienmērīgi tiek izgāsta, izstumta ārā no dakšām, un kaudze ir vienmērīgi noklāta, atliek tikai kārtīgi pieblētēt.